Hei, pārdošanā šāds komats transports. Renault Monsters 2017. gada. Virsbūve L3H2 vai H3. Nezinu, tik garais. Tā mašīna izstāv šādi. Bez kaut kādām rūsām. Pusēs arkas mums ir dzīves. Labas riepas virsū, ziemas. Viss sezonas, kā jau kurš saukt. Nezinu, kur rūsas nav. Tagad ciet, es vienkārši vaļā parādīšu, kas ir iekšpusē. Tas atvērts sākumā un automašīnā. Mašīnai kaut kas nedārās. Šādi liela kravas telpa. Automašīna izmantot ir kravas pārdājumiem uz Eiropu. Kuršais saimnieks teica, braukājis uz Holandu un uz Vāciju. Cik sabraukums ir lielāks, bet ceļa kvalitāte Vācijas Eiropā ir laba. Uz gadiem gabaliem ir sniegums automašīnai mazāks. Tas auto ir ļoti labā stāvoklī. Valks lats. Šai mums ir 494 000. Tas gan īsti nav redzams. Tā vizu apskatot. Viss te ir dzīves, krāsnes ir saplēsts, nav izdelis. Pedāļu bloks izstās labi. Nav vēl slēpums stūrē kaut kāda maza nodumuma, bet tas ir normāli saprotami. Darba mašīnas un tā nobraukuma. Priekšā 3 vietas, šitas cerās uz augšu. Kā šitām slēpnīca. Dokumentiem iedarbināšu automašīnu. Tas rūts, rotīts. Šādi izskatās iekšpusē. Tā kā jā, interesēšanās auto. Šāds komats transports, 17. gada, D3 dīzels, labās tāltiem par ļoti labu cenu. Šis ir Latvijā lētākais 2017. gada auto, bet tas Zumānas labākais, īpaši runāt par virsbūvi. Tad zvani, brauc iemās, ņem ciet.